Ko jūs ieteikt cilvēkiem, kas ir tomēr krituši tajā pesimismā, kā viņiem izkļūt no tā un saglabāt optimismu un dzīves prieku? Nu, es domāju, ir vairāk jābūt kopā ar sev mīļajiem. Viņi vispirms ir jāapzina, jo tagad viss laiks, kamēr bija ļoti daudz naudas, tagad visiem visu laiku cilvēkiem bija tāds sautīguma periods. Viņiem vajadzēja to, šito, visu kaut ko, tā varbūt kaut kāds braucienus ar darba kolēģiem, lai kopā, lai visi redzētu, cik tev foršs jauns snobošanas tērps nopirkt atkal pa kārtējo kredītu. Bet tagad ir vienkārši, nedomājot, vienkārši jāsamīļo savu tuvākie cilvēki, mamma, tētis, draugi, visi iespējamie suņi, kaķi, un jāpriecās par to, kāds tu esi, ka tu esi vesels, ka tev viss ir labi, un tev ir divas rokas kājas, ka tu vēl visu vari paspēt un izdarīt, un tā nav krīze. Tas nav tā, ka kara laikā tiešām nebija ko ēst, un no sagām bija jāšķir drēbes, nu nav tā. Tā nav krīze.